Sveiki! Vakar tika aizvadīts pirmais FK Jelgavas treniņš šosezonu, kurā piedalījāmies arī mēs, protams, kā skatītāji no malas. Un tagad mazs ieskats, kā tad komandai veicās. Notika nelaime. Jānis Dreigons bija insulta lēkme, un viņš pašlaik atrodas Gaidīdzēs slimnīcā un ārstējās. Bet process uz vietas nestāv, un Futbola kluba Jelgava valde ir uz galvenā trenera atvesļošanās periodu tik iecēlus galvenā trenera vietas izpildītāju Sergeju Golubevu, un kā trenera asistents būs Raimonds Aleksandrovs. Es tur nosacīju, es pirmo līgu teiksim. Pārsvarā strādāt tiem puikām, kas tagad pirmā līgā. Visnībā ir, bet viņam vajadzīgs laiks. Un es domāju, diezgan pietiekoši. Pašlaik arī nākam, tad viņiem būs vēl jāiet visam tam cauri. Jo viņi pārleca mākslīgi otro līgu, diemžēl. Un tas ir mans uzskats, tas ir slikti. Tagad viņiem šajā gadā jāparāda, ka viņi atbilst pirmā līgai. Tad caur gadiņu viņam varēsim prasīt, tad viņam būs tie 19-20 gadi. Lai arī nelielā skaitā, uz doto brīdi galvenā trenera amata izpildītāja Sergeja Golubeva vadībā komanda devās uz treniņu. Ассистент тренера, да, будет нам всем и мне помогать во всем тренировочном процессе. Раймонд Александров. Sekojiet jaunumiem mūsu Twitter kontā, kā arī mājaslapā un citās sociālajās vietnēs. Visu labu!